Sveiciens Laumiņas sarunās! Mani sauc Eva, un es šodien uz sarunu esmu aicinājusi Laumiņas rezidents pašu galveno Laumiņu Aju Kriškovsku. Sveika, Aija! Sveika! Mani abi bērni ir gājuši Laumiņas rezidents bērnu dārzā, un viņiem ļoti patika, un es zinu, ka tev ir 5 bērnu dārza filiāles, bet es gribētu zināt, un es domāju, daudz vecāki gribētu zināt, kāds ir tas pirmsākums, kā tu nonāci līdz tam, ka tu esi bērnu dārza īpašniece un kad tu vadi šādus te brīnišķīgus bērnu dārzus. Šis stāsts ir varbūt ne tāds, kā vajadzētu īstiem biznesmeņiem, bet viņš ir tāds sirsnīgs ļoti, manuprāt, arī, jo es pati brīžam domāju, kā tas bija pirms 16 gadiem atpakaļ. Biju parasta audzinātāja, vadīju estētikas skoliņas, strādāju valsts dārziņā par skolotāju, un man draudzene teica, kad vajadzētu kaut ko pašām darīt. Tai brīdī, protams, finansiālie līdzekļi bija tik, cik viņi bija, varbūt pat kleitai nesanāca, bet satiekot feinus cilvēkus, kuri mani uzrunāja un teica, hei, Aija, nāc un dari, mēs tev iedosim telpas un pamēģini. Un tad es sāku. Pilnīgi bez tādas saprašanas, es teiktu, ar 3 bērniem. Pašai zem sirds bija pirmā bērniņa gaidības. Un tad mēs tā lēnām būvējām. Sākumā bija kā bērnu pieskatīšanas centriņš. Un tad jau visas lietas kārtojās un sakārtojam dokumentāciju. Un tad jau bija kā pirmsskola. Pirmajā gadā tas bija Avotielā. Dārziņš ar pavisam 3 bērni bija, kādus, laikam, 3-4 mēnešus, un tad jau augām lēnā garā. Un tad pēc kādiem gada vai 2 gadiem mani uzrunāja Lelde, starp citu sveiciens Leldē, Nomitņielā, jo Nomitņielas šobrīd ir visvecākā filiāle, es viņu sauktu. Uzrunāja, ka viņā ir mēģinājusi vērt dārziņu vaļā, un viņi piedāvāja pārņemt to filiāli. Un tā mēs arī pārņēmām. Tad, pēc kādiem laika mani uzrunāja, Bakūžielā saimnieks atrada, nezinu kādā veidā, atrada, vienmēr atcerēšos, kā es tur gāju, tajā laikā tad jau bija mana Alise piedzimusi, ar visu zīdainu uz rokām. Es aizgāju uz Bakūžielu, uzgāju uz 2. stāvu, iztaigāju un sapratu, ka gribu, bet naudas nav. Un tad es viņam teicu, ka es varu to drošības naudu samaksāt, sadalīt uz pusgadu, un ka man nav naudas. Un tad sākām arī jau 3. filiāli Bakūžielā, sākām ar vienu grupiņu. Šobrīd šai filiālē jau ir, tā Alisei ir 11 gadi, tā tad arī 11. sezona aiziet. Tā es sāku Juglā darbu. Tad pēc tam mani uzmeklēja un sameklēja šeit, Ķelnes iela, Meža parka rezidences. Uzrunāja man. Zinu, ka šeit bija ļoti liels konkurss, šeit nāca dažādāki dārziņi, ar viņiem visiem tika runāts. Un tā es tā apzināti, neapzināti arī šeit kļuvu par 3. filiāles īpašnieci. Tad, tad pēc tam Sesku ielā un tad Kokneses prospekts. Pa lielam visas filiāles bez nekāda biznesa plāna, bez nekādām domām, jo pie katras filiāles atvēršanas es saviem darbiniekiem teicu, ka šī būs pēdējā filiāle, jo principā man arī pietiek ar to. Šobrīd jau es ļoti uzmanīgi esmu uz šiem vārdiem, jo šeit tad mēdz vecākie darbinieki un vadītājs pajokoties ar manīm, kad šogad filiāle būs atvērta, tad es cenšos jau delikāti atbildēt, kad vispār neplānoju, bet nekad nezinu, kā būs. Lūk, tā ir neapzināti paveikts līdz 5 filiālēm un 300 ģimenēm tiek dotas kolosāls mājvietas, manuprāt, un ap 60 darbiniekiem dotas lieliskas darba vietas. Es dzirdēju, ka tu saki, ka tevi uzrunāja vairākas reizes, kas man liek
domāt, ka cilvēki pamana to īpašo, kā tu veido bērnu dārzu, to tavu atdevi un tās tavas vērtības. Varbūt var pastāstīt, ar ko Laumiņas rezidents, tavuprāt, ir īpaša un ar ko tā atšķiras no citiem bērnu dārziem? Es uzskatu, ka katrs dārziņš atšķirās ar kaut ko savu. Katram, gan privātam dārziņam, gan valsts dārziņam ir savs rokraksts un savas vērtības. Es nekad nevienu dārziņu citu neuzskatu par konkurentiem. Tas ir pirmais tāda lieta, un manas vērtības ir gan manā dārziņā, gan arī man kā mammai. Svarīgi ir, lai bērns un šī ģimene justos gaidīta šeit, kad mēs dzirdam un redzam bērnu, un, protams, apkārt ir mīlestība un liela kvalitāte izglītībā. Tās ir, manuprāt, tādas svarīgākās lietas, ar kuru motivāciju es dodos uz priekšu. Jo mūsdienās mēs ikdienās skrienam ļoti daudz apkārt, un mums ir maz laika brīvā, un maz laika veltīt varbūt laiku viens otram, tad mēs darām Laumiņas rezidencē visu, lai mēs apsēstos un pabūtu kopā visa ģimene. Lieliski, ka uzņēmēji bieži saka, es neradītu neko tādu, ko es neizmantotu pats, ko es neieteiktu saviem bērniem. Pastāst, vai arī tavi bērni ir apmeklējuši Laumiņas rezidenci? Šis arī stāsts ir ļoti interesants, jo ar Luīzīti maziņu es atvēru pirmo filiāli, kā jau teicu. Alise bija zīdaini, es atvēru 3. filiāli. Un tad, kad man pieteicās Dominiks, tad es teicu, ka es vispār iešu pelnītā dekrēta atvaļinājumā un kad es atpūtīšos. Bet ticat vai nē, es 3. dienā jau biju filiālē ar visu Dominiku. Tātad līdz ar to mani bērni ir izauguši šeit Laumiņas rezidencē. Viņi ir pabeiguši šeit to dārziņu un Dominiks vēl projām iet. Un, mani bērni kopā ar manīm attīstījuši, auguši šai uzņēmumā, un mēs kopā esam. Pārbaudījuši bērnu dārzu. Jā. Pēc tā, ko tu stāsti, var dzirdēt, ka tu ļoti daudz laika pavadi šeit Laumiņas rezidencē. Pastāsti, kāda ir tava ikdiena? Vai tu esi vairāk tas biroja cilvēks, tas tā vadītāja, kas visu pārskata, vai tu tomēr esi iekšā tajos procesos, un mēs tevi varam satikt šajos gaiteņos? Šobrīd jau es sevi saucu par Laumiņu, kas lidinās pa visām filiālēm. Sākumā, protams, es darīju visu viena, visu vadīju, audzinātāju, visu kaut ko. Šobrīd jau es tā kā vairāk jau izvēlos un esmu sev pamatu komandu, administrācijas komandu izvēlējušies, kas palīdz man vadīt visu. Bet, protams, pasākumi, ziedi, puķu ravēšanas dobju un grupu iekārtošanas, to es esmu teikusi, tas ir man paliek, un arī manas idejas realizēšana gan izglītības jomā, gan pasākumos, gan arī kā Laumiņas rezidents. Katra filiāla izskatās, tur es visu daru pati. Bet pasāst, tev patīk daudz pašai darīt, tad tev droši vien ir liels izaicinājums izvēlēties to komandu un tos cilvēkus, kam tu uzticēsies. Kāda ir Laumiņas rezidentes komanda, šīs vadītājas un skolotājas? Vai tu viņas visas pazīsti personīgi un kādas jums attiecības? Šobrīd ir jau tā situācija tāda sarežģītāka. Agrāk es varēju visas personīgi pazīt. Šobrīd man jātiek pāri tam kad jau ir grūti atcerēties, kas ir kurā filiālē. Bet pa lielam ir pamata komanda, manas labās un kreisās rokas, kā es saucu, kuras mani pazīst jau no acu skatiena, no manas sejas izteiksmes, un viņas jau visu zina, kā vajag. Kā izvēlos, ļoti grūti tas ir. Tas ir sajūtās, ir vajadzīgs, lai cilvēks būtu kopā, ko es ļoti akcentēju un arī iegūtu daudz enerģijas, lai mēs esam vienota komanda, ne tikai administrācijas komanda, bet arī katras filiālē ir vienota komanda un arī visas kopā vienādas. Lai mēs runājam visi 60 darbinieki vienādā valodā. Lai mums ir tās pamatvērtības ir vienādas. Lai mēs nenākam uz darbu tikai viņu atstrādāt,
Pirmām kārtām, lai viņš mums ir sirdsdarbs, lai viņš mums patīk, lai mēs nākam ar prieku, jo tad tālāk jau viss notiekās. Ja tās pamatlietas un komanda ir un viens otru atbalsta gan labos brīžos, gan grūtos brīžos, gan izpalīdz viens otram, tad arī tas rezultāts ir tālāk tiek nodots. Man kā vecākam, kuru bērni ir gājuši Laumiņas rezidencē, es domāju, ka visi vecāki var pievienoties šeit fantastiski svin svētkus. To var redzēt arī bildēs, sociālajos tīklos ir dažādi skaisti svētki, ko jūs ar komandu organizējat. Varbūt pastāst par to, kāda ir tava attieksme pret šo svētku svinēšanu, kāpēc tik skaisti, grandiozi un cik daudz darba tas vispār jums prasa? Visi lielie svētki, kas mums notiek 3 reizes gadā, ir ar tādu mērķi un pamatu uzdevumiem, ko mēs gribam parādīt katrai ģimenei un iedot. Jo šeit gan es vados pēc savām sajūtām, jo man kā 3 bērnu mammai un uzņēmuma īpašniecei, kurai ir jāvada, lai viss notiktos, es esmu ļoti aizņemta ikdienā. Līdz ar to es vēlos, lai 3 reizes gadā gan mani vecāki, darbinieki un arī es pati apstātos kaut vai uz stundu un pabūtu kopā tā līdz galam ar saviem bērniem un ģimeni. Tā ir tā pamata vērtība, kādēļ mums notiek tie svētki. Un par to svētku lielumu, tas ir mans tāds sirds vājības, sirds darbs. Man ļoti patīk sakopta vide skaisti un līdz galam. Es nemāku tā uz pusi slodzīt, man vajag tā līdz galam. Tā. Visu skaisti, ja ir 5 puķu podi, tad viņiem ir jābūt wow, un ja ir bantītēm jābūt sasietām, tad viņām ir glīti jābūt sasietām. Un tos es visu pati izdomāju, un meitenes palīdz tik realizēt to ideju. Tādēļ arī viņiem sanāk tādu līdz galam. Kas ir tie svētki, ko 3 reizes gadā? 3 reizes gadā mūsu svētki ir tātad zinības dienas ieskandināšana. Mēs šobrīd viņus saucam par dārza svētkiem, atvedas no vasaras un rudens ieskandināšana, kuri nenotiek 1. septembrī, bet gan augusta pēdējā nedēļā vai septembrā 1. nedēļā, katrai filiālei savā dienā. Tad mums, protams, notiek Ziemassvētki. Arī viņi nav tradicionāli, ka katrai grupai ir savs priekšnesums, un tad ir mamām jāuztraucās, jo māsām un brāļiem ir jāskrien tur skolā uz eglīti, un kāds iestrēgs sastrēgumā, un tad vairs no tās svētku garšas vairs nekā nav palicis. Tad līdz ar to mums ir tādi arī katrai filiālē kopīgie svētki, Ziemassvētki, kur tiek, tās idejas ir dažādākas. Ir kāds koncertiņš, ir arī kādas radošās darbnīcas, vienmēr bērniem ir pārsteigums, vienmēr, kā es saku, man ir ar Ziemassvētku vecīti vēl joprojām no veciem laikiem līgums. Tā es saviem bērniem stāstīju, un arī bērndārza bērni zina, kad ejai uz Ziemassvētku laiku, ir līgums ar vecīti, un tad, arī tas vecītis vienmēr atnes tās dāvanas. Un tad, protams, visjaukākie un sirsnīgākie svētki kopā būšana, tā ir māmiņa diena. Tur man gribās arī māmas izcelt, jo tomēr mūsdienu sieviete ļoti daudz uzņemās pienākumus, un viņām arī gribas apstāties un būt skaistām un īpašām. Tādēļ ir šie māmiņu dienas lielie svētki. Un tad pa vidu jau ir tādi mazie svētki, kuras esmu ieskicējis savu idejas, savas domas. Ļoti kolosāls palīgs man ir administrācijas meitenes, jo viņas jau ir iekustinātas un viņas nāk ar savām idejām. Tad mēs to visu saliekam kopā. Tad 3 reizes gadā ir lielie svētki un pa vidam ir mazie. Un, lai šo komandu turētu kopā, lai visiem būtu tā vienotā enerģija darboties, varbūt jums arī kolektīvā ir kaut kādas tradīcijas, kaut kādas kopā būšanas? Kolektīvā mums vienmēr tādas vienreiz gadā ir pavisam lielie svētki, kuri sanāk visas filiāles kopā, vienu uz otru paskatās ar dažādākām aktivitātēm. Tas arī tur ir noslēpums līdz galam, to tikai es to daru, un varbūt ar dažiem rūķiem palīgiem, kuriem arī viss netiek līdz galam pateikts. Jo man arī gribas savas meitenes palutināt. Tad, ir šie vienreiz gadā lielie svētki, vai tas ir skolotāju dienā, septembra beigās,
vai ir jūnijas, maija pēdējās nedēļā noslēgums lielais, vai arī ir, kā piemēram bija Laumiņas rezidents pagājušajā gadu 15 gadu jubilē, tā jau bija tad jūlijā. Lūk, tur es izvēlos tos datumus, kuros tad mēs sanākam visi kopā, un tad tiešām tiek motivēti darbinieki un arī visa enerģija ieguldīta, lai viņi visi būtu. Kaut vai uz pusstundu, kā es saku, ir jāatnāk kopā, jāpabūt kopā, vienam uz otru jāpaskatās un jāiepazīst viens otrs. Nu, tad, protams, ir pa mazam drusciņam arī gada griezumā dažādāki pasākumi. Tur meitenēm radošās darbnīcas, tad ir izglītojošie dažādāki kursi vai tiek uzaicināts kāds speciālists, kas meitenes palutina, pamotivējam, ja? Tad ir dažādākas dāvaniņas viņam, mēs jau esam lielāko daļu sapratuši, kas viņām patīk, un tad zinām, ko viņas katru reizi uz Ziemassvētkiem gaida, vai uz skolotāju dienu, vai uz lieldienām, vai uz gadu noslēgumu, kā un tā. Jo ir svarīgi arī darbiniekam ne tikai naudas ziņā viņu motivēt, bet arī emocionālā ziņā. Viņi, protams, daudziem rodas jautājums, kā es tur 50 vai 60 darbiniekiem varu iedot sevi. Protams, ka es nevaru, bet tādēļ man ir komanda, ar kuru palīdzību tiek tas pozitīvais. Kā tu pēc šādiem darbiem, pēc tik daudz pasākumiem, kā tu pati sevi atjauno, kā tu rodi sev spēku šo visu atkal un atkal katru gadu darīt? Ja godīgi, nekad tā neesmu domājis. Noteikti, ka man vajag vismaz vienu dienu attiet, jo emocijas un enerģija ir iztērēta maksimāli. Es esmu tāds cilvēks arī bieži draugiem atbild, jo man tiek uzdots jautājums, kā es to visu varu kopā izdarīt. Nevaru nekad līdz šai dienai par to atbildēt. Dažreiz es atbildu, kad es vienkārši par to nedomāju, es daru. Ja ir jādara, tad es daru. Es izdaru, apsēžos, aizskaitu līdz 30, ceļos augšā un daru tālāk. Nekad neanalizēju, neko nedomāju, vai es to varu, vai es vārēšu, kā man sanāks. Es zinu, ka šis darbs man ir jādara, un es daru. Bet kas ir tava motivācija un tas gandarījums šajā darbā? Pozitīvisms, smaids, ka es redzu, kad gan vecāki, gan darbinieki ir priecīgi, kad, protams, ir ļoti patīkami, kad atnāk un pasaka pēc tam paldies, sajūtos gaidīts, kad man patika, kad prasa, kad būs nākamie svētki. Tas ceļ augšā enerģiju un arī motivē iet tālāk. Labie vārdi un smaidi. Paldies, ka tu mums ļāvi sevi tuvāk iepazīt. Varbūt noslēgumā tu varētu pastāstīt, vai ir kādi jauni plāni Laumiņas rezidencē? Jā. Es ceru, ka 6. filijos nevēršu vaļā, bet Laumiņas rezidence ir vecāku motivēta, apņēmusies šajā mācības sezonā atvērt sākuma skolu. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Es jokojot parasti atbildu, ka beidzot esmu izaugusi līdz nākamam līmenim. Tad gaidiet, ja ne janvārī, tad noteikti septembrī būs lielais jaunums skola. Fantastiski. Prieks par Laumiņas rezidentes izaugsmi un paldies tev par šo sarunu. Un tad tiekamies Laumiņas rezidentes nākamajās sarunās.